Viena no manām Kārļa Zariņa izprauzās. Latviešu tā kā nav tikai zālē latviešu literatūras zinātnieku. Tad pirmajā daļā es nedaudz viņu pastāstīšu par pašu Kārli Zariņu, jo tā ir Latviešu izprauzes ievērojamākā pētnieka Benita Smiltiņa pētījumā novela konstatē. Kopumā 20. gadu izprauze veidojās vēl it kā kara un revolūciju nemierīgajā, nedaudz bružainajā atmosfērā. Kārlis Zariņš izprauze raksta galvenokārt 20. gados, un uz viņu daļrēt ir iespējams attiecināt pētnieces atziņu. Kopumā viņš ir sarakstījis 14 izprauzes krājumus, tajos gan stāsti apkārtojas dažādos versijās, 9 romānus un 8 lugas, no viena no tām ir palikusi, jo pēc tam vai pārāklotiskā. Kārļa Zariņa dzīves gadi ir 1889, 1978, un šī gada 9. vai 10. decembrī viņam būs 125. dzīves dienas. Atgādināšu, kāpēc 9., 10. vai 12. decembrī. 12. decembris bija ieviesies kā faktoloģisks kļūda, 10. decembris tagad ir oficiālā dzimšanas diena, bet Anita Roškalna ir konstatējis, ka dzims viņš ir tomēr 9. decembrī. Nu, kad mēs viņu tad svinām, tā ir cita lieta, bet oficiāli pašlaik ir 10. Būdams viens no spilgtākajiem un oriģinālākajiem latviešu prozas autoriem un latviešu prozas modernizētājiem, Kārlis Zariņš ir palicis lasītāju un daļai arī pētnieku intereses spērnā. Manuprāt, galvenie iemesli ir divi. 1944. gada martā Kārlis Zariņš publicēja krājumu izmeklētu stāstu un noveles. Un, tuvojoties frontei, viņš ar ģimeni pārceļas uz Talsiem. Savā dzīvoklī Rīgā viņš pēdējo reizi ir 1944. gada 29. septembrī. Tālākā viņa dzīve gan kara gados, gan pēckara gados rit Talsos. Vispirms strādājot par remonstrādnieku un dārzkopības lietu kārtotāju, un tad būdamam vienkāršam pensionārām. Mirst viņš ir 1978. gadā, un šajā laikā 34 gados nav publicēti jauni darbi. Viņš faktiski ir aizgājis no literatūras un literārās vidas. Viņa dzīves laikā 1969. gadā ir publicēta novela Piemina nāve Hedenkrēns, literatūra vēsturiskajā almanahā Varavīksne, nu parasti Varavīksnē publicēja mirušu autoru darbus, viņš vēl ir dzīvs, un pēc izdevniecības ierosinājuma 6 gadus Kārlis Zariņš pārveido vēsturisko romānu Kauburieši, kas publicēts 1975. gadā. Pamatā es izmantoju faktiski tos materiālus, kas ir sastopami Rudolfa Eglas pētījumos par viņu dzīvi vai Anita Roškalna. Viņš ir vienīgais no 20. 30. gadu nozīmīgajiem rakstniekiem, kas palikdams padomju okupācijas zonā necentās iekļauties jaunajā literatūras situācijā. Visi Kārļa Zariņa mūsdienu pētnieki un aprakstītāji atzīst, ka sākotnēji klusēšanas iemesls ir Kārļa Zariņa darbība lielākajā nacisma laika latviešu avīzē Tēvī, kur viņš bija literārās daļas redaktors. Tālākie gadi tiek interpretēti dažādi. Ingrīda Kiršantāla raksta, ka Kārlis Zariņš dzīvoja kā kurmis savā alā. Guntis Berelis šo situāciju raksturo, kā fiziska persona viņš ir dzīvs, bet kā rakstnieks viņš iegūst gluži vai rēgājums aprises, un tad viņš kļūst par ēdrakstnieku. Nozīmīgākā mūsdienu Kārļa Zariņa dzīves un darba rakstnieks Roškalns šo laiku raksturo kā rosīgi, jo papildināts, bet nav pabeigts romāns Kālu gadi, publicēts jau pēc autora nāves un ir sastādīts sentenču krājums, pārdomas valožiem aizdrupinot arī, kas ir pēc autora jau publicēts pēc autora nāves. Faktiski šāds liktenis ir tikai viņam vienīgi.
Jāatzīst gan, ka salīdzinot ar 20. 30. gadu spilgtākajiem ienācējiem latviešu īsprozā vai vispār prozā, tieši Kārviņa Zariņam ir viskritiskākā attieksme pret 1919. gada Stučkas valdību un pret padomju varu vispār. Tie ir atsevišķi izteikumi, bet salīdzinot ar savas palaudzes rakstniekiem, tie varbūt ir viena no visskaidrākajiem. Stāstā Mičmans Spilvēns atrodas starp divām pasaulēm, veco un jauno. Un faktiski arī Zariņa prozas varonis visbiežāk ir šis cilvēks starp divām pasaulēm, veco un jauno. Bet stāstā Mičmans vēstītājs, mums atļaušos šī gadījumā domāt arī kāds autors, vērtē šīs abas puses. Citēju, viņš ļoti labi saprata, ko nozīmē viena un otra puse, un zināja, ka līdz nāvei mīst veco pasauli, bet jaunā, kur to bija uzņēmusi savā vidū, uzreiz palika viņam sveša. Nevis naidīgi vai citādi kā pretīgi, bet tieši sveši. Par galveno jaunās pasaules iezīmes Smiltēns uzskata visaptverošu demagoģiju un šauras tāds vienas varas grupas intereses. Bet acīm redzot, Zariņš padomju varos garīgā līmenī mēģināja norobežoties no tieši šīs svešās pasaules, kur viņam praktiski nebija naidīgi, vai var vismaz jau pēc Staļina nāves, kurā viņš varēja spēlēt šaku, bet tai pašā laikā garīgā līmenī tā viņam palika sveši. Un nevelti viņš ir viņam vienīgais, ar ko viņš, kā pašlaik pētnieki uzskata, ar ko viņš sarakstījās, bija trimdas autors Johansons. Vienīgi ar viņu faktiski viņš uzturēja kaut kādu, tātad šo garīgo saikni. Faktiski, bet tai pašā laikā tieši šie 40 gadi, vairāk kā 40 gadi, kad viņš pats norobežojās no padomu pasaules, izstūma no lasītāja apziņas Zariņa darbus. Un faktiski lasītāju apziņā viens no labākajiem latviešu rakstniekiem, es tomēr teikšu, 20. gados atgriežās ļoti pamazās. Faktiski tā ir postkoloniālisma kultūras iezīme, kā ļoti ilgi saglabājas šī iepriekšējās sistēmas varas kultūras izpratne tieši lasītāju lokā. Un es gribu teikt, ka un arī tādā pārvērtēšanas līmenī, es gribu teikt, ka Zariņš jau te nav vienīgais, tāds ir arī, tomēr teikšu, vecais Stenders, kur man vēl, kuram jubilēja nākošu tādēļ, kur man viena kolēģi pajautāja, kāda iemesla dēļ tu viņu vispār piemini. Un tāds ir līdzīgi varbūt arī Veronika Strēlēta, viena no ievērojamākām latviešu dzejniecēm vispār, kāda mums ir bijis, kuru nebūtu tik plaši nezinu. Otrs iemesls, kāpēc Zariņš ir salīdzinoši maz pazīstams autors, ir viņa piederība latviešu prozas intelektuālai ievirsai. Smiltiņu uzsver, citēja, ka Zariņu raksturo analītisks un kritisks prātas, lietišķs, un tāds ir arī viņa izteiksmes stils. Lietišķs pasaules bez jebkādiem iztušķojumiem. Viņš izvairās no spilgtām krāsām, dabas aprakstiem, kas ir citādi veidu. Šāds rakstības stils neiekļaujas mūsdienu latviešu literatūras tradīcijā, kurā būtiska ir spēle ar tekstu, būtisks ir darbs, kur būtiski ir intertekstualitāte un darbs ar valodu tās krāšņumā. Un tādā ziņā, protams, daudz saprotamāk ir, kad Anšlaus Eglīts atgūda daudz ātrāk savu vietu, jo viņš iekļāvās šajā veidā. Un vēl ir otrs, vēl šeit klāt, protams, ir tas, ka latviešu kultūrā vispār nav pašlaik filozofiskā romāna, nav faktiski tādas intelektuālās ievirzes prozas, mums dominē psiholoģiskā proza. Un šādā ziņā Zariņa rakstības veids, kas bija novitāte un atšķirīgs 20. 30. gadu prozā, manuprāt, arī mūsdienu lasītājiem bieži ir tāda pati novitāte, kā vai vismaz tikpat neparasts kā 20. gados. Vācu zinātnieks Rainers Emings pētījumā Karš kā 20. gadsimta metafora uzsver, ka šo sauso ziņojošo notikumu izklāstu
Eiropas literatūra pamazām sāk iepazīt no 19. gadsimta beigām. Faktiski tieši tad Eiropas literatūrā ienāk frontes ziņojumu stils. Pirmo reizi tas notiek 1899. gadā, kad visdažādāko sociālo slāņu cilvēki Eiropā varēja sekot Angļu būru karam. Un šīs informācija par Angļu būru karu bija visās avīzēs. Šo pieredzi apguva arī literatūra. To mēs redzam, piemēram, latviešu kultūrā, jo Blaumans rakstīja satīras dzejā un prozā pēc kara ziņojumiem. Daudz izteiktā prozas lakonisms ienāk pēc Pirmā pasaules kara Rietuma Eiropas un arī Amerikas literatūrā. Emiņš akcentē karu kā nozīmīgāko modernismu nostiprināšanās līdzekli Eiropas un ASV literatūrā. Un arī šī jaunā rakstības prozas vēstījuma veida nostiprinātāji. Atcerēsimies, ka daudz rakstnieki bija arī frontes reportieri, un viņi faktiski pārņēma daļēji šo frontes, neizpušķoto, ļoti lietišķo, tai pašā laikā uz notikumu virzīto stilu. Faktiski to, ka arī Zariņa proza ir ietekmējis frontes ziņojumu, liecina viens no viņu labākajiem stāstiem Maiņa. Te gan man uzreiz jāpaskaidro tiem, kas varbūt latviešu kultūru tik labi nezin, ka Zariņa īsprozā darbība nenorit tieši Pirmā pasaules kara laika frontē. Pirmā pasaules kara laikā viņš bija, un Latvijas brīvības cīņās pirms viņš bija kārtībnieks teātrī. Tad Odesā tika mobilizēts darbam garnizonā un bankā, un cīņās, kā karā, viņš ir piedalījies tikai cīņās pret vermontiešiem. Tātad tas ir tas pamats, kur viņš ir. Un šī pieredze arī atspoguļojas Zariņas stāstos. Taču uzreiz jāsaka, ka latviešu literatūrā un kultūrā Pirmais pasaules karš netiek atdalīts no apvērsumiem Krievijā un dažādām varām un cīņām Latvijas teritorijā, jo faktiski Pirmais pasaules karš Latvijā beidzas ar 3 notikumiem. Valsts nodibināšana, teritorijas atbrīvošana no Vācu armijas, vermontiešiem un lielniekiem un bēgļu trimdnieku un strēlnieku atgriešanos. Un faktiski tikai tad, kad viss tas ir noticis, tikai tad tiek uzskatīts literatūrā un kultūrā, ka karš ir beidzies. Un tur ir arī kaut kādā, katreiz kaut kāda vēsturiska notikuma, kur tad tev kā pieliek to punktu. Līdzīgi traktē Pirmo pasaules kara arī Kārlis Zariņš. Stāsts Maiņa iesāks ar kādu puikas gājienu uz pilsētas komandatūru. Citēju: pagājis kādu gabalu, puika pēkšņi nogriezās no ceļa un paslēpās aiz paļģa krūma. Acīm redzot, viņš nevēlējās satikties ar cilvēku, kas parādījās lielceļa perspektīvē. Es nezinu, vai bez frontes ziņojumiem kādreiz mums parādītos literatūrā vārdu savienojums lielceļa perspektīva. Jo parasti nekkaut tam līdzīgu normālā literatūrā nevar. Pretimnācējs izrādās parasti vecs, un tad puika nodod ziņu komandatūrai. Autors ļoti nofiksē, cik ilgi viņa gaida, atnāk viens sargs, cik ilgi gaida komandieri. Tad komandieri savukārt, gatavojas braucienam, jo iemesls visas šī puika ceļojumam ir tas, ka ir jāapmaina gūstekņi. Un tagad darbība notiek kaut kur Latvijas laukos, kurā varbūt var nojaust, ka vieni it kā ir karaspēks, otri ir meža brāļi, bet šīm regulārajām karaspēkām palīdz landesvērs. Bet tas ir tad ļoti labs Latvijas vēsture par to. Un faktiski viss šis stāsts par to, kā brauc apmainīt gūstekņus. Turklāt pilnīgi skaidrs ir, ka tie, kas brauc apmainīt, ir mazākumā un meža brāļi ir vairākumā. Tiek sīki izstāstīts, kā sasēžās Vezuvā, kā apstājas pirmajā vietā, kādas ir pārtikas sagādas grūtības Latvijā, pēc tam ceļš iet tālāk, līdz beidzot nāk 2 gūstekņi paši un izrādas, ka viņiem nemaz nekāda apmaiņa nav notiek, viņi ir palaisti vaļā.
Kur atšķirās no frontes ziņojuma šis teksts? Šis teksts atšķiras ar to, ko Zariņš spēja izdarīt. Viņš ir latviešu literatūrā viens no spēcīgākajiem autoriem, kas var parādīt caur vienkāršiem notikumiem, atsevišķām detaļām baiļu pieaugumu. Tie cilvēki, kas brauc pakaļ, vispirms viņiem saule rādās ne tāda, kā ir normāla. Pēc tam jau, jebkurš pretimnācējs ir noteikti slepens meža krāls. Pēc tam krūmi īpatnēji čak. Un gala rezultātā viņiem ir pilnīgi vienalga, vai viņus nošaus, vai kas notiks, jo visa daba, visa pasaule, viņiem ir skaidri bailes, ir viņus pārņēmuši, jo vairs sarunāties nespēj. Un tad nāk šis pēkšņais atrisinājums, jo tā maiņa faktiski ir ironiska spēle, ko izspēlē meža brāļi. Faktiski šeit tātad reāli, tātad šis ārējais stāsts ir kā ziņojums no frontes aizmugures, bet dramatiskais stāsts ir par to, ka pasaule ir bezjēdzīga, ka cilvēks pats savu likteni nenosaka, un to faktiski, kas viņus izglābt, kāda likteņa ironija, meža brāļiem bija labs garstāvoklis, nešāva, vai vienkārši gribēja izspēlēt spēli. Tātad, un, manuprāt, šāda proza latviešu literatūrā vienkārši pašķaut neiekļaujas nevienā no tām tradicionālajām skēmām. Pirmo stāstu mans tēvots Zariņš publicēja jau 11. gadā, bet intensīvi strādā jau pēc Pirmā pasaules kara. Anita Roškalne, kuras pašlaik raksta grāmatu par Kārli Zariņu, uzskata, ka tieši karš ir nozīmīgākais viņa pasaules uzskata veidotājs. Un kaut gan bez kara ir vēl divi notikumi, kas ir atstājuši noteikti ietekmi viņam darbot, gan dzīvē, gan darbot mums tikai. 4 gadu vecumā, kad vecāki gadu meklējumos nonāk Pēterburgā, viņš dzīvo psihiatriskā slimnīcā un istabas durvis ir tieši pretī slimnieku palātai. Retie draugi, ar ko viņš spēlējas, ir psihiski slimnieki. Un pēc 1905. gada revolūcijas Zariņu arestē, pratina, kā raksta Rudolfs Egle, viņš arī izbaudīja Gregus pletni, politpārvaldīja un pēc tam piespriež pirmsodu. Zariņš pirmskara uzdod jautājumu sev, tātad tieši 1917. gadā viņš noformulēja vienu no saviem svarīgākajiem jautājumiem, citēja Roškalni, tad tas ir arī zināms, ka 17. gadā viņš pašu biogrāfiju ar to raksta, ka Zariņam tātad jautājums par Dievu, jautājums par labo un ļauno, par visu. Zariņš pie šādas pārliecības nonācis, ja varam ticēt pašam rakstniekam ap 28 gadu vecumu, tas ir ap 1917. gadu, kad viņš dzīvoja Odesā, pilsoņu karu un latviešu bēglis jau dzīves atmosfērā. Karu prozā var skatīt vairākos aspektos, un pirmkārt jau Zariņš karu izmanto kā konkrētu laiktēlu. Kara laiktēla ir drūma, haotiska, visbiežāk tā ir sagrauta, un tieši tikpat sagrauta ir šī modernā pasaule. Faktiski var teikt, ka kara laiktēla ir arī Zariņam spilgtākā modernās pasaules metafora. Raksturīgs te ir novēltais sniega aizkars stāvoklis, citējā pusnašā apmainīs sargus, 2 cilvēki palika aizvējām un sāk apskatīties. Grupās izrādījās vecas, masīvas, zem kādreizējā pavārda bija ierīkots kaut kas līdzīgs zemnīcai ar durvīm un krāsnīm. Jaunie sargi apstaigāja posteni drupu rajonu. Zariņš parāda, ka karš ir bezjēdzīgs, tam nav nekāda mērķa, pretinieks nav personalizēts. Tā ir, starp citu, 20. gadsimta Pirmā pasaules kara vispār literatūras ietekme. Ernsts Junkers raksta par to, Emīns raksta par to, ka gan Ernsts Junkers, gan Ēriks Marija Remāns, kas pārstāv vācu literatūrā pilnīgi atsevišķas pretējas pozīcijas, uzskata, ka šajā laikā cilvēks mirst vientulībā. Kā raksta Junkers, ka viņš mirst izolēts un bez formas, un ļoti vientuši. No Remarkas slavenos teikums par vientulību, mēs visi zinām.
Zariņš spilgti atklāja cilvēku bailes no nāves, no nesaprotamā karā. Protams, citādi stupēdām alā viņi dzirdēja viens otru zobu klavēšanu. Bailes ir tik milzīgas, kad jau klava zobu. Un abi karavīri izdzīvo, bet viņu vietā nākušies sargi iet bojā. Faktiski Zariņš it kā akcentē, ka cilvēks jau var palikt dzīves, bet tā nav viņa izvēle. Tā attiecībās ar dzīvību un nāvi. Tas, kas izlēma, ir ārpus paša cilvēka. Zariņa izprozā ir alūzijas ar pasaules literatūrā nozīmīgākajiem darbiem. Viņa mīļākie autori ir Dostojevskis un Edgars Poe. Novelē piemīra nāvi, Hedenkrēns alūzija ar Poe tekstu dod jau novelas moto, kāda roka man satvērt. Mani satvērt taisni tai brīdī, kad gāzos bezdibenē. Zariņa novela ir eleganta spēle ar novelas tradīciju, bet reizēm viņš arī atkārto un noteikti situācijas atkārtošanu. Likteņa spēle, jaunums, spēku. Zariņa prozā diezgan bieži jaunums ir kā ļaunums ir mūžīgs un ļaunumu atraisa revolūcijas karš un dažādi veidi. Līdzība ar Poe ir tāda, ka Gūstekni, tātad vācu leitnants dzen baznīcas tornī. Un pirmkārt tiek tēlot šīs izjūtas, kas ir uzkāpjoši, uzdzenot viņu līdz tai baznīcas tornim. Pēc tam viņu nogrūž lejā, viņš aizķerās aiz baznīcas dēļu un karājas tikmēr, kamēr viņu noņem Latvijas Nacionālās armijas karavīri. Bet te īsti nav svarīgi, ka tie ir Nacionālās armijas karavīri. Faktiski, ko viņš grib akcentēt ar Poe? Poe varonis nelūdzas, nezemojas. Viņš tiešām ir varonis, arī tajā situācijā. Zariņš uzsver tieši pretējo. Mūsdienu cilvēkā nav vairs varonības. Ja Poe varonis izsaka prieku par inkvizīcijas sakāvu, tad Zariņa stāstītājiem šāda prieka nav. Hedenkrants viņš pamana arī pēckara pilsētā. Un svarīgi ir tas, ka Zariņa varonis dzīvības dēļ būs ar mieru zemoties, raudāt, ko nekad nedarīs Poe varonis. Tas nav romantiskais varonis, tas ir šis niecīgais varonis. Un Zariņa stāstos ir nozīme ķermenim. Tas, man liekas, ļoti sasaucās ar to, ko teicu iepriekš. Emīls raksta, ka ķermenis ir centrālā kara metafora, ka vispār nav neviena metafora, kas ir lielāka pār ķermeni. Ķermenis te ir domāts gan kā karavīra ķermenis, gan plašākā nozīmē kā karaspēka vai tauta kā ķermenis. Un nozīmīgs te ir arī ķermeņa un gara attiecības. Zariņa prozā ķermenim ir nozīme, jo sākot no pirmajiem stāstiem viņš akcentē to, ka cilvēks ķermenis un gars ir niecīgi. Ķermenis ir vājš. Ja ķermenis ir tas, kurš trīc, dreb zobu, viņam klāpa zobu, tam ir augsti, un labākajā gadījumā ķermenis palīdz izbēgt no ienaidniekiem. Zariņš ir pirmais, kas faktiski pasaka, ja iepriekšējiem modernistiem tomēr gars bija spēcīgāks par ķermeni, tad Zariņš ir pirmais faktiski, kam abi ir niecīgi, kuriem abi nav, viņi vienoti, bet tai pašā laikā viņi abi nav deperkusons, un viņi faktiski nerad varot. Zariņu, mēs tūlīt beidz, tātad Zariņu literatūra vēsturē pieskaita pie zudušās paudzes rakstniekiem, viņi saisto ar Remarku, Hemingway vai Cveigu, kur darbos ir nozīmīgs disharmoniskais cilvēks, introvertums un pasīvums. Bet atšķirībā no minēto autoru darbiem, Zariņa cilvēks ir ne tikai vientuļš, bet viņš ir arī bez mīlestības un draugiem. Nevēlt literatūras vēsturēs viņš dažreiz jau saista ar eksistenciālismu iezīmēm, jo Zariņa darbos visaugstāk tiek vērtēts cilvēks, kas ievēro kādas ētiskas normas un cenšas būt kaut nelielā saskaņā ar sevi. Tipisks te ir, piemēram, stāsts, lai paliek kareivi stāstus, kur Fredis Zaupēters ir ārkārtīgi nacionāli noskaņots, un viņam ir tikpat liels pretinieks vācietis Hillers,
kurš ir gājis hospitālī par latviešiem, bet cīnās ar viņiem gan Vācu armijā, gan Vermonta armijā, katreiz Fredis ar viņiem satiekās. Bet tad, kad Fredim ir iespēja viņu nošaut, un viņam ir šāvēja pieredze, tad ieraugot, ka šis vācietis Hillers ir arī 2 bērnu, 2 mazu meiteņu tēvs, un ka jānošauj viņš ir meiteņu acu priekšā, Fredam iekšējā ētika faktiski viņam to neļauj izdarīt. Un šī ziņā tad var teikt tā, ka, protams, ka šai zudušai paudzei kaut kādas tādas ļoti varbūt atturīga, bet tomēr, kā Zariņš pats raksta, ētiskā skaidrība ir, bet tā ir tā, ko pats cilvēks ir pieņēmis pats sev. Faktiski karš Zariņa prozā ir devis tādas noteiktas modernisme impulsus. Un kopumā Zariņš, protams, ir alternatīva latviešu literatūras kanoniskajiem tekstiem par kāru kā Dvēseli putenis vai Mūžības kartieru čampām. Man tikai piekrist, ka Kārlis Zariņš tiešām ir nepildīts atstāts novērtā. Vai ir jautājumi? Jā. Mums jautājums, bet man ir dziļš jums cieņas apliecinājums. Es esmu arī talsiniece. Jā. Un tas, ko jūs stāstījāt, pilnīgi apliecina arī to savā agrējā jaunībā es vēroju rakstnieku. Jā. Un pēdējā teiktais, lai viņš ir tāds skarbs vispār, bet viņš ir tieši kā uz acis. Un patiesībā tas cilvēks, kur jūs runājāt, prozas cilvēks. Jā. Pēc maniem vērojumiem arī pilnīgi viņš pats tajā talsu periodā. Un paldies jums par jūsu darbu. Sakiet, kā jūs sadaliet tagad Zariņas ar Anitu Roškalnu un sevi? Kā jūs vienotrai vai palīdzat vai? Kā es dalu Zariņu starp Roškalnu un sevi? Roškalnu, protams, rakstīs grāmatu par Zariņu, man tā doma nav. Es vienkārši Latvijas universitātē lasu kursus par īsprozu un par 20. 30. gadu literatūru, un Zariņš ir viena no tām personām, bez kuras faktiski neiztiek. Jā. Un es gribu lūgt jūs, varbūt, kamēr mēs sagaidīsim grāmatu, un grāmatu arī jāizlasa un jāpārdomā, katrā ziņā talsu sabiedrībai Kārlis Zariņš joprojām ir viena no visnoslēpumvērtākajām personībām, un mēs būtu ļoti laimīgi, ja jūs ieklausīties līdz grāmatas iznākšanai. Talsu grāmatu mēs laimīšu ziņu un arī stāstīšu par jums. Paldies! Jo es te izvērstu to ķermeni vairāk, jo tur tiešām ir diezgan daudz, un viņš ir viens no pirmiem, kas tādā veidā rāda. Tas ir ļoti interesants rakstnieks, un ir žēl, ka viņu mazliet. Jā, vai vēl kādi jautājumi mūpienākši? Paldies, par ieliek Kalnieku. Nākamais Martinā referenti, kurus Šner. Referātu var pārvērst no pasauli, Edvards Vilsnes ceļā un tēlu. Literatūrā bieži zinām, ka 1908. gadā ar publikāciju presē un 1907. gadā ir pirmais Kraunis Biķers, kas meklēties līdzīgi modernismu literatūras pirmsākumiem gan Francijā, gan Krievijā, tiek gan ļoti kritizēts, gan arī apnests Virzam Dzēnieku slavu. Vīrs ietekmējies no franču un krievu literatūras, gan modernismu, gan arī agrāko periodu, rada savu mīlus un iznīcības radošumu un nāves perspektīvu. Jānis Leviņš par šo laikmetu, par latviešu literatūrā sauc par dekadentu vai jauno modernistu laikmetu, Jānis Leviņš saka šādi, un tas ir apceris par aizvērts vīrs. Šī laikmeta garā bija justies kā priesterim bez svētnieces, apdziedāt demonisko un necilvēcisko pēc revolūcijas brālības bija modē nākusi lepnā, nicināmā cilvēka apdziedāšana, citādi beigas.
Lai arī leģendā, kas vēsta par nodomu bitēru eksemplāru savākt un tad sadedzināt, lai tautai aiztaupītu šāda veida literatūru. Virzes to teica, ka uztver to kā komplimentu viņa talantam, turpmākie gadi Virzes darbē ir klusi. Ir vien atsevišķas publikācijas precē, un nākamais krājums iznāk tikai 1919. gadā. Jau pēc Pirmā pasaules kara un neatkarības kara, un arī esot iesaistītam Latvijas Republikas dibināšanas norisēs. Šajā laikā par savu Latviju Virze raksta, citēju: mums ir atgriezti visi ceļi, kuri ved uz gaišiem un bezgalīgiem apvāršņiem. Un starp diviem stadiem, kuri ir it kā līdzīgi karātavu kokiem, tumsā tauta šūpo savu cerību līdzi. Citāta beigas. Laikās ar pirmā un nākamā dzējas krājuma izdošanu Virze pievēršas tulkošanai, jo sākotnējais iekrējot viņa radītais dzējas pamats ir pabalējis. 12. gada oktobrī Virze vēstulē Valdemaram Dambergam raksta, citēju: es vēl ar vienu tulkoju un nejūtu ne mazāko patiku pie dzējošanas, bet, kad iesāku skan vecas stīgas un vecas dziesmas, tās man apnikušas līdz kaklam. Citāta beigas. Nav precīzi atbildams jautājums, kādēļ tik liels atskatums starp pirmajiem Virzes dzējas krājumiem. Toties jau precīzi ir izsakojuma literārā rokraksta pārveide. Nevar runāt par pirmskar nojautām Virzes dzējā, ne dzējā, ne publicistikā. Dzējnieks ieņem zināmā mērā novērošu pozīciju. Tikai pēc traģiskā negadījuma, kad kādu nomaldījusies lodi nogalina viņa māti un kara realitātes, ko Virze ierauga pēc mobilizācijas 16. gadā, varētu runāt par citu Virzes literāro rokrakstu. Dambergs raksta, Valdemārs Dambergs. Citēju: 16. gadā Virze mobilizēja, un viņš iestājas Zemgales pulkā, ko komandē pulkvedis Vācietis. Še Virze ir pulka dzēnieks, un viņš uzrakstīs nevienu dienu dzējot par saviem cīņu biedriem. Viņam ļauj arī dzīvot privātā dzīvokļā, kas raksta jaunākās ziņās un līdumā, gan kara piezīmes, gan tēlojums, kas sakopot grāmatā Zaļā Zemgale. Citāta beigas. Lai arī Virze vājās fiziskās sagatavotības un sliktās redzes dēļ neiesaistās aktīvā kara darbībā, tomēr viņš nonāk tiešā frontes un karavieru tuvumā, un savu pulka dzēnieku status uztver ar atbildību. Virze Pirmā pasaules kara un neatkarības kara un pirmajos pēckara gados radītajos darbos izzīmēs vairākas vienojušas tematiskas līnijas un poetiskas tendences, par kurām tad turpmāk. Runājot par dzēju. Jau 1911. gadā Virze norāda, ka tā pirmatnējo dziņu klases un erotikas tonalitāte, kas bija raksturīga biterim, viņa dzējai vairs nav svarīga. Citēju. Tas ir no vēstules Valdemaram Dambergam. Tagad dzīvoju mājās savu parasto dzīvi. Lasu šo to parakstu, nevien nesatiekoši domāju par dažām sievietēm, kuras man fantāzija nodarbien ar vienu mazāk. Un tiešām nav vērts pārāk viņām nodoties, jo viņas ir kaut gan diezgan stipras, tomēr nevienīgais saites, kuras mūs saist ar dzīvi. Viņām patiešām ir tik zibeņu novedējis spēks, kas citur neatrod, viņām patiešām ir tikai zibeņu novedējis spēkiem, kuri citur neatrod izējas. Dzīves laimes viņām nav spējams dibināt, kā uz elementu pārāk mainīgi un nepastāvīgi. Jūs pabrīnīsieties, ka es, mīlestības dzēnieks būdams, neuzstādu kaislību par savu vienīgu altāru. Lieta ļoti skaidra. Man nav iespējams tik plaši dzīvot, lai maniem dzējoļiem sižetus tik no mīlestības pietiek. Tāpēc saturs tiem, kur citur jāmeklē. Citāta beigas. Par jauno sižetu kļūst gan kāda realitāte, gan jaunās Latvijas valsts veidošanas priekšnojauns. Līdz ar to otrajā Virzes dzējas krājumā līdzās mīlas lirikai, kurā gan saglabājas erotiskās noskaņas, tomēr mazinās tumsas, šaubu un izmisumu krāsu tonalitāti. Protams, arī pavisam citas nacionālas, sociālas, politiskas tēmas. Krājuma divšķīgās rotais 1. un 2. nodaļā, kurā apkopot dzējoļi, kas rakstīti no 14. līdz 19. gadām, erotiskiem aktīvi iegūši garšāku skanējumu. Piemēram, es atmostos pilnas gaismas, ko top mani leju. Citāta beigas. Biterta romāna noskaņa joprojām manām rudens skumju un nāvas pieminējumos, tomēr dzējas kopskanējums mainīgs tonalitāte. Ar vien būtiskāk emociju izsacījumā kļūst dabas tēlu, piemērs. Man likās dabas acis esmu es un pāri lakām novirušām ejot, kas bija laimīgs, neko nemīlējot. Citāta beigas. Turmākās krājuma nodaļas ir gan noskaņām, gan tēmas ziņām pilnīgi atšķirīgas no Virzes agrākās dēlētas. 1. un 3. nodaļas dzējolī dzēnieks atklājas uz dēlētas jaunās virzības principus. Būt dzēniekam, kas ejot cauri visiem grēkiem, dot brīvību spēkiem, kas ļauj viņam kļūt par īstenu dziesmnieku, kam lēns apdziedāt ne tik vien vairs zemes kaislības,
bet arī kļūt par tautas likteņu un tās varoņu slavinātāju, kas ierakstīs to vārdus mūžībā, dodotiem jaunu dzīvību. Īpaši vieta krājumā atvēlēta dzejojiem, kas veltīta dzejnieku mātei. Līdz ar tiem virs dzejā ieskanas kara realitāte, mātes nāve, fronte, kara nežēlība, ieroču un mūzu attiecības, citēji. Un durkļi, lielgabalu, lidmašīnas, naskas un kara rati, zirgi, karogi un kaskas lūst iesāku uz rītiem un uz vakariem. Citādi beigas. Līdz ar šiem dzejoliem virs dārdē par dominantu izvīzāt valsts tēmas, kas tiek attīstīts arī nākamajos krājumos, jo īpaši krājumā Laikmets un Līra, kas iznāk 1923. gadā. Zemes un zemnieku, kā patiesā Latvijas zemnieku tēls, arī savā ziņā par virs svēto trīsvienību uzskatāmie tēli varonis, vadonis, jeb sēmnieks un dzēnieks. Vienojušies šiem tēliem ir latviskuma apziņa, kas virs dzejā kļūst ar vien spilgtāk. Un apvirzot emocijas otrajā plānā, uzskatām arī par valstiskās neatkarības propagandu, par jaunās valsts ideoloģijas stūrakli. Līdztekus jaunu tēlu ienākšanai virs dzejām un agrāk dominējušās individualizācijas iekšējo personisko pārdzīvojumu pašanalīzes dzejas tekstā arvien nozīmīgāks kļūst vispārinājums. Vienojošais kādai grupai kāds īpašību un zīmju kopums kļūst par raksturu lielumu gan jau iepriekš piesauktiem zemnieku, ko varētu teikt zemnieku karavīri, savas zemes cienīgu un cienījumu dēlu tēlam, gan sievietes, mātes un atbalstītājs, arī māju, pilsētas un citiem tēliem. Paralēli jauno Briteri zināmajām iekārotās un augtās sievietes kārdinātājas tēlam, kara laika realitāte, mainot virs dzejnieku rokrakstu, ienes sievietes mātes un sievietes auglības simbolu tēlu. Piemērs. Vēl augsti slavēt tik mums laucinieces, to stāvus, spēcīgos un nodegušās sejas, un acis zilganās, kur gaiši spoguļējušās zemes tāluma un daļums mīlīgas. Tās kalni, ezeri un lejas, upes gaisa, un mūsu mākslā tverts ir katram mūžam spītēs, tas skaistums, kas ir slēpts šais lauku afrodītēs, citādi beigas. Šajā dzejolī saskatām arī sasauc ar Emīla Verhārena dzejoli citreizējām plānietēm, ko virs ir atzejojis. Un tas norāda arī, ka no franču valodā rakstītās dzejas virza guvis ierosmes ne tikai atklātai erotikai, bet arī valstiskās apziņas un nācijas pašlikumu veidošanu. Īsti par publicistiku. Ceram, sanāks īsti. Tieši nokļūšana pulka dzejnieku lomā virs vedina pievērsties publicistikai. Anda Kubuliņa aplūkojot virzas publicistika raksta, citēju. Latviešu kultūras vēsturi par kvalitātes parādībām avīžniecībām min akurāt ar dienas apstrīdums un skābas mazās piezīmes. Šīm virsūtnēm līdzās iedrošinot likt arī iedvērt virs Pirmā pasaules kara devumu, kā reportāžu estieskos tēlējumus, citādi beigas. Iezīmīgi, ka tieši šie dzejnieki, kas vēl nesen 20. gadsimta sākumā sludina sevi par dekadentiem un jaunās dzejas radītājiem, ir 5. gada revolūcijas trauksmes un skarbās romantikas valdzināti, Pirmā pasaules kara gados kļūst par nacionālu patriotisku un valstisku domājušiem. Kad gan armijas vīri, gan dzejnieki un mākslinieki iesaistās Latvijas valstiskās ideoloģijas veidošanā. Kara gadu laikā, arī neatkarības kara laikā un brīvās pirmajos gados tiek veidot nacionāls līderis laikraksts, kas nestabilās militāra politiskās situācijas dēļ pastāvien īsu laiku, tomēr to devums ir būtisks. 17. gada 14. septembrī tiek izdots Latvijas Pareigu Nacionālās savienības laikraksts Laika vēsts 1. numurs, kurā redakcijas uzrunā teikts, citēju. Kad Latvijas tauta savas beidzamās takas, kad briesmīgo notikumu pušu rautās sāpēs nogās Latviju tauta, tad pats laiks neatvairām drasi no Latvijas un no latviešiem vislielāko darbu grib, apziņu un savas tautas mīlestību. Te iesāks mūsu avīzes galvenais darbs. Visus latviešus tieši saistīt pie Latvijas, mudināt ikvienā dzīves un mīlestības pilns rūpes par savu tautu. Citādi beigas. Bieži šī laikraksta redkolēģijai pievienojas, ka pēc izkolot priekšsēžu pavēles laikraksts tiek slēgts, bet pārceļoties uz valdu, to atkal sāk izdot no jauna, bet jau ar citu nosaukumu, laika domas.
Tik tātad revolūcijas idejas kāds brīdi bieži bija saistījuši. Bet atšķirībā no kāds citu latviešu dzejnieku, Virs nav bijis pārbaudījis un nav bijis politisko idejas karš sludinātājs. Tomēr nopriestot dzejnieku personībai un iemantojot ne tikai poētisko, bet arī politisko pārliecību, situācija vairāk nemaz mainās. Virs savas pārliecības dēļ ir gatavs riskēt. Ar izkolatu, kad izkolatu republiku, saistās tāds zīmīgs notikums Virs biogrāfijā. Pieredzot izkolātā attieksmi pret Latviju, pret latviešu tautu, Virza sacer dzejolu, kas vēlāk tiek iekļauts arī grāmatā Dievišķīgās rotaļas, sapnis Ziemassvētku naktī. Un šīs dzejolas tiek pienaklotas pie izkolātā biroja, biroja durvīm. Zinot, kā atšifrēt dzejoļu autoru nebūs grūti un kā izkolāta attieksme varētu būt ļoti nežēlīga. Aleksandrs Plensners par šo notikumu raksta šādi. Ko gan lasītājs vairs zina, kas bija izkolāts, ko viņš var zināt, ko izjūt cilvēku šai zvēru diktatūrā, ko viņš var zināt, ko nozīmē piesist tādu izaicinājumu pie zvēru darbību. Toreiz tas bija notikums. Tāds Ziemas nakts melnumā kopā ar autoru to izdarīja pulciņš Latviju Karēļu Nacionālās savienības vīri, Roders, Kalga, Akuraters, Antons Austriņš, Adolfs Ēršs, Julijas Loze. Arī Aleksandrs Plensners un vēl kā citi. Arī Sudrabkalns, kas vēlkā strādā pie mums kā korektors, bija aizslēgties aiz kādu mājas stūru un noraudzījās mūsu darbā. Bija arī jauno gaznotāju grupu Tonis, Lutus, Strunki, Japansons, Kazaks. Vēl kāda iezīme, ko Viras publicistikā ienīst tieši pirmskara un kara laiks, kas ir neslēgts naids un nicināts pret visu vācisko. Iespējams sapnis tam meklējums Viras pašu pārliecībā vai audzināšanā. Par līdzīgu noskaņojumu savā ģimenē Akmeņu piezīmēs rakstījis Ugus Kulme, citēju. Mēs jau visi bijām audzināti tā, ka vācietis mūsu asins radnieks, bet Krievs brālis, asins ienaidnieks, bet Krievs brālis, draugs un drošs patvērums, citādi beigas. Tomēr ļoti iespējams, ka šis ienaids veidojas tieši pirms, kad Krievijas impērijā īstenotā informatīvā kara pret Vāciju un vācisko iespējām. Aleksandrs Plensners apņemoties par Pirmā pasaules kara sākumu norāda. Citēju. Attiecības pret karu arī Krievijā tagad bija citāds nekā Krievijas un Japānas karā. Arī Krievijā tagad karš bija sācies ar patriotiskām demonstrācijām un runām. Dievs sargi ķēzara laikam nekad nebija dziedāts tik īsti kā tagad. Nīda nevien vācu ķēzara kā ļaunumu cēloni, bet arī visu vācisko. Vācieši Krievijā vairs nedrīkstēs sarunāties savā valodā. Apšaubīja to karavīru uzticību Krievijai, kam bija vācisku uzvārdu. Citādi beigas. Šādā grezotnē dibināti vairs nešķiet pārsteidzoši neilgi pēc kara rakstītie Viras izteikumi par vācisko, piemēram. Visi vācieši, kuri domā tālāk par nacionālo un stāv separātu vispār cilvēcisko, ienīst vācu kultūru. Gētnam var pievienot Schopenhaueru un Nīču, cilvēks ar lielu garīgu pārākumu, kur ar visu spēku saņemšanu pūs tik vaļā no visu vāciskā. Līdz ar Gētas laikmetu aizvairs pēdējais garš šais vācu kultūras loks, un mēs redzam, ka Magnozēm mūsu augstas priekšā aizaug milzīgi un apvienot Vācijas tumšā ēka, bez kuras aizrastotiem lokiem tiek darīt viss, bet tikai neliels un apgrots kultūras darbu. Tēlojumi. Runājot par Pirmā pasaules kara laikā rakstīties Viras darbiem, atsevišķi izguvām tēlojumus, kas pēc kara tiek aplūkot krājumā Zaļā zemgā. Pāris krājumā iekļautie tēlojumi sabalsojas ar Viras vēlāko rakstību stilu, piemēram tēlojums Ģertrūde, kurā ieskans vēlāko gadu dzejas maigās. Harmonijas noblāda tērpa vieglie rožainie un liegi zilie toņi, citēji. Viņi sāk ātri atģēties un viņas istaba, kuras vāzēs Vīga Ros un Leškos piepildījās ar mums drēbu ļotīgot čabēšanu, iemiedzējās baptists vieglas kā būnas un pār viņu kustējās rokas un pleci ar ķiržu ziedu spīdumu. Apģērbusies mierīvēja deniņas ar odekolu un iesmažoja drēbes ar violīšu šauderu un uzlikusi cepuru ar garu zilu plīvu un nostājās kulvi priekšā. Citādi beigas atšķirīgs, bet pilnīgi pretēji šo pašu tēvu smāžu un skaņu izmantotas un detalizēti apraksts lasāms citā tēlojumā. Kur tas uzbūs šausminoši nāls iznīcības un posta ēnu tēlojot bēgļu, pamestās mājas, kurās ieklīst kara dēļ bez savu mitekļu un saimniekiem palikuši suņi. Citēji.
Suņi pa verandu iegāja istabās, kur viss bija izsvētīts un kur uz grīdas gulēja koku lapas un logu rauņu ēnas. Vienā no istabām suņi uzgāja gultu, ar pa pusē uz zemes noslīdējuši zilu deķi un uz mīkstā pēļa aptavas iedomumus, kur bija gulējis kāds slēdz sievietes stāvs. Tikko manās violīša aromāts nāca no gultas drēbēm, stāstu par senu mīlestību stāstīja savīkušie ziedi, valsties un lekās, ka par reizei pavālējās poguļos kumonis, tad nodeldējušām lapām pazīst kāds gaišs sievietes sejas, citādi beigas. Tālēmos vīrs neatraksta frontu un militārās operācijas, viņš pievērš ikdienas cilvēku un vēru dzīves traģikai, redzot, kā sabrūk visu pasauli, viss, kas cilvēkam bijis nozīmīgs, tas, kas veidos viņu dzīves satveru. Vīrs runā par dabas mūžīgo pār cilvēka radītās iznīcības esošo varenību. Citēju, un izbiedētu no trūdu svētā pusu un pusdienās, apžilbināt no neizturū saules staru mirdzumu un viņa atskarošanos uz dzeltenajiem labības stiebriem, jumtu balstiņiem un ceļudrāns, viņi, kad domāt vārtu armijas kavalērijas vienības. Viņi aizaulekšoja un pīķi, kas pacēlās pāri labībai, likās kā pudurs kaili un skrejošu koku, šitā beigas. Tāpat kā dzējā arī talojumos dabas tēli ir iegūši jaunu skanējumu, atšķirībā no bitē tums un nakts dominants. Virs dārē ienāk ar vien vairāk gaismas un saules tēlu ar dziļu simbolisku nozīmi un piedzīvotību. Kādu laikā pieredzētais un pārdomātais nenoliedzami ietekmē virs literāro rūkrakstu un viņa dēra de aktuālo tēmu loku. Lai arī turpmāk joprojām svarīgi virs dzējas un dērētas kopumā daļa ir izjustā mīlas lirika, tomēr par dominantu kļūst nacionāli patriotiski, sabiedriski un politiski ievirzīts dzējas un publicistikas veidošana. Un vēl kādu piebildi. To ievērojat jūs latnie rīcības vīri. Jūs neesat nekas vairāk, kā domātāju radīto ideju bezapziņas piekritēji. Bet domātāji, kas pazemīgā klusumā jūs ir pievērstuši un sagatavojuši jūsu rīcībai. Maksimiliāns Robispierres nebija nekas vairāk, kā vien Žana Žaka Rusova roka. Asņainā roka, kas no laika klēp izvilk miesu, kam gari jau bija radījis Rusova. Šo Henrika Heinis 1834. gadā rakstīto citātu un apcerējot par Vācijas reliģijas un filozofijas vēsturi, Jesēja Berlīns vairāk nekā pēc 100 gadiem runājot par brīvības jēdzienu kārtāzēs šādi. Henriks Heini brīdināja Franču, lai viņi nenovērtē par zemu ideju spēku. Profesoru kabineta klusumā izauklēt filozofiskie priekšstati, spēj sagraut veselu civilizāciju. Citādi beigas. Literatūra, māksla, mūzika, arī filozofija un domas kultūra kā tāda nereti kļūst par ideoloģijas instrumentu. Tajā pašā laikā piepirstot, pat apzināti neizmantot ideoloģiskajās cīņās vai uzstādījumu veidošanā, gan kultūras inteliģences, gada kultūra inteliģences radīt darbos kā masu iznīcināšanas vai jaunas civilizācijas veidojošs instruments. Jo globālās politiskās vienošanās priekšskara vēsmas un pēckara atvieglojums nebūtu nav viena dokumenta jautājums, lai cik augsts amatpersonas to arī parakstītu. Tieši kultūras un zinātnes cilvēki ir tie, kas veido sabiedrības viedokli. Viņam piemīt spēks un vara radīt kara vēsturi, kas patiesībā ir reālo darbību un rīcības priekšvēsturi. Atskatoties uz 100 un vairāk gadu seru pagātni, nav arī latviešu kultūrā viegli pamanīt šos viedokļu līderus, kas kļuva gan par pirmās, gan nākamo nacionālu atmodu saucējiem. Grūtāk šajos profesoru klusajos kabinetos saklausīt tās toņu dažādības un vibrāciju nianses, kas ieskan starplaikos, starp lielām revolūcijām un kariem, neatkarības pasludināšana un zaudēšana. Šī klusā pretošanās vai piekrišana un arī sabiedrības viedokļu veidošana ir rimta un it kā nemanāma. Tomēr tāda, ko nekādā gadījumā nedrīkstētu novērtēt par zemu. Kā Birza arī, manuprāt, bija viens no šiem viedokļu veidotāji. Paldies par šo ekskursiju ar Birdas darbos. Vai būtu jautājumi? Es vienkārši domāju, ka tas nav tik daudz jautājums kā papildinājums, jo jā, šī Birzas attieksme pret vācisko, viņu sāsina vienkārši. Es domāju, ka viņi ir jau agrāk, un tā tomēr nāca no zemnieks un no ģimenes. Bet attiecībā uz 5. gadu, un to es nezinu, ja tas varbūt arī nav izlasīts, tas ir tagad.
tas ir 30. gada avīzēs, Virs ļoti asi, pēc tam nostājās gan pēc kalni, gan pēc akurātē. Un tas nav jaušana, jo viņu šos asumus izraisīja tieši šo iepriekš minēto 2 dzinieku un jaunības ilūzijas, kuras Virs ļoti labi redzēja. Un tad, kad sākās rakstnieku un žurnālistu arotbiedrības izjukšana, ja, viņš parādīja, cik liela nozīme, arī publicistikā, cik liela nozīme šai izjukšanā, un tieši stāvai un šo. Ar to es gribu teikt, ka Virzas uzskata. Viņa neapstāja, kā paliek, ka viņš tāds paliek, bet viņu visu laiku patiesībā līdz nāvei attīstās līdzi laika gaitā, jo Virs bija ļoti precīzs, viņš labi orientējās politikā, un viņš viņu zināja, jo viņš lasīja franču avīzes un arī vācijas Diezgan ļoti precīzi, Virs ļoti ātri atbrīvos no piekrāta ilūzijām, jo viņa interese ir pēkšņi strauja un cik ātri radusies, tik ātri pazūd. Un Virs, kā zināms, arī ir bijis gana skarbs savu viedokļu maiņu brīdī. Draugs var kļūt par nedraugu ļoti krasti, asti un neatgrieztiski. Jā, tas teicu, jā. Bet viens no komentāriem vēl šeit, kas man pašai šķiet ļoti interesants, kā šī dekadenta, moderna paudze pēc Pirmā pasaules kara patiesībā vairs neatgriežas savā pagātnē un ļoti dominē tieši šis neoklasicisma skatījums uz nacionālu patriotiskām un uz tādām valstiskām lietām, kas tomēr ir precīzi nonākumi tā līmenī pirms viņa teica kā. Bet es domāju, ka patiesībā tas neoklasicisms viņam sākās jau 19. iezīmēs. Nu jā, bet tas ir kara laiks, kā tas mainās, tur var izsekot, kā tas mainās. Un tieši caur klasisko literatūru. Un tas tā dīvaini nevārtos, bet caur laiku. Pirmais pasaules karš latviešu publicistisku darbos, Daļas Kalbas mazās piezīmes, Annas Brigadieris Dzels Būre un Edvards Virzas izpostītā Latvijā. Labdien! Es iesākšu ar tādām vispār zināmām vienkāršām lietām, bet ir svarīgi to pateikt, jo tas viss savilksies kopā lasījuma beigās, kad arī tiks parādīts un secināts, cik daudz no tām vienkāršām lietām un zināmām lietām, kas mums tāda šķiet šobrīd, kā uz tām lietām skatījās Stalbe, Brigade un Virza, būdami tajās lietās iesaistīti vistiešākajā veidā, būdami Pirmā pasaules kara liecinieki. 1914. gada vasarā pastāvošās pretrunas starp diviem valstu blokiem, Krieviju, Franciju un Angliju no vienas puses un Vāciju un Austro-Ungāriju no otras, pārauga globāla militārā konfliktā, kas vēsturē ir iegājis ar nosaukumu Pirmais pasaules karš. Mūsdienu Latvijas teritorija tobrīd bija iekļauta Krievijas impērijas sastāvā un kara laikā kļuva par divu karojošo spēku – Krievijas un Vācijas cīņu vietu. Tas noveda pie traģiskām sekām. Daudzu cilvēku nāvēm, pilsētu postījumiem, bēgļu kustības, īpaši no Kurzemes, rūpniecības evakuācijas un citām. Tajā pašā laikā, ierauga kara darbībā, latvieši tika pamodināti no nacionāla politiska sastinguma. Un tieši Pirmā pasaules kara notikuma izskaņā tika proklamēta Latvijas valsts neatkarība, kas uzreiz arī aizstāvēta varonīgajās brīvības cīņās. Šajā referātā tika sapulkoti 3 Pirmā pasaules kara atsauliecinieku latviešu rakstnieku Kārlis Kalvas, Edvarda Virzas un Annas Brigaderis publicistikas darbi par kara notikumiem Latvijas teritorijā.
Skalbas mazās piezīmes, Vieksas izpostītā Latvija un brigaderes dzelzs dūre ir vērtīgi vēstures izpētes materiāli, jo tie dod skatījumu, vai ne bieži vien izteikti emocionāli no kara notikuma epicentriem. Tajā pašā laikā šie darbi rada interesi arī kā latviešu literatūras vēstures izpētes materiāli, jo pārstāv līdz šim mazāk pētītu laiku un noteiktu žanra sasaisti. Pirmā pasaules karā takušos latviešu rakstnieku publicistikas darbus. Referātā tiks parādīta analizējamo darbu autora attieksmi pret Pirmā pasaules kara notikumiem un noskaidrots, cik lielā mērā šajos darbos ir apzinātas kara sekas ne tikai kā Latvijas valsts izveidošanās, bet arī kā globāla pārmaiņu laiks Eiropā un pasaulē. Vispirms tiks pievērst uzmanību katram no izvēlētiem publicistikas darbiem atsevišķi un tad izceltas likumsakarības, proti noskaidrots, kas šiem darbiem un to autoru pozīcijām ir kopīgs. Un sākšu es ar mazajām iezīmēm. Grāmatas formātā mazās piezīmes pirmā reize izdotas 1920. gadā, bet līdz tam tās regulāri publicēja Antona Beņemiņa laikrakstā Jaunākās ziņas. Grāmatā ir chronoloģiski, lakoniski dienas grāmatas ierakstu veidā apkopots autora pārdomas par Latvijas valsts tapšanu un tautas sabiedrību veidojošiem procesiem. Tiek fiksēti paši novērojumi par notikumiem no 17. līdz 20. gadiem, kā arī aplūkot vairāk vispārīgi jautājumu, kuru centrā ir cilvēka daba un rīcība. Skalba Pirmā pasaules kara notikums ir pieredzējis atrodoties dažādos apstākļos. Kā kara korespondents Polijā, kā Latviešu kultūras biroja darbinieks Maskavā, arī kā kancelēs darbinieks Latviešu strēlnieku rindās, kur tika iesaukt 16. gada nogorē. Īpaši nozīmīgs Skalbam ir 18. gada novembra notikumi, kad pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas viņš, citējot Viesturu Vecgrāvu, sauž kopā ar Latvijas valsti vienotā veselumā, citāta teiks. Un ar klātesoši lielajos jaundibinātās valsts pārbaudījumus, dodoties līdz Kāra Lūmeņa vadītājai pagaidu valdībai viņa Liepāja. Mazās piezīmes lielā mērā jau notikumu atstāto iespaidu tvērums, īsi un smalkjūtīgi pieraksti, uz kuru pamatu vēlāk šos tvērumus izvērst plašākā tēlojumā. Vai kā izteicās Benita Smiltiņa, citēju liriskas impresijas, lakonisks un reizē tēlainis. Citāta teiks. Vairākos mazajās piezīmēs aplūkotajos jautājumos Skalbas nostāja ir viennozīmīgi. Viņš ir par Latvijas tautas saliedētību un Latvijas valsts izveidošanu. Piezīmē, kas datēta 17. gada jūniju, ir lasāms un parādīšu tā, citēju, lai skaldu latviešus kā grib, mēs gribam redzēt viņus kā vienotu tautu. Tauta ir valsts, no šķiru skabarā mums jātop par apvienotu tautu, par valsti. Ja mēs to nepratīsim, mūsu tauta arī jau priekš nākošiem gadu desmitiem stāvēs saliekt un iedostīt kā koks bez galotnes. Šeit, manuprāt, šī atkārtošanās tauta, valsts tauta, tā nav nejauša, tie savveida guram vārdi Skalbam ar viņam izteikto raksturīgos iesniegtu. Šajā citātā ietverta ne tikai Skalbas attieksme, bet tie arī labi jūtami mazās piezīmes caurstrāvotā autora intonācija kopumā. Tēlaina valoda, rūpes par latviešu tautu, dažādi salīdzinājumi ar dabas tēliem un viegla emocionalitāti. Sašķeltību un nespēju vienoties Skalba kritizē emocionāli un bez mazākās žēlstības. 17. gada jūnijā latvieši tiek raksturoti kā tauta, kur negrib saņemt savu mantojumu, tas ir Latvijas zemi, mēnesis vēlāk kā bars, kurā katrs brien uz savu pusi. Spilgta saliedētības brīžu un latviešu karavīru drosmi un panākumi, protams, tiek slavēti. Skalbam ir skaidra nostāja. Latvijas pastāvēšanai latvietim jābūt gatavam ziedot savu dzīvību. Mums ir tikai vienas domas par Latviju, un diemžēl arī tikai viena dzīve, ko mēs par viņu varam atdot. Viņš raksta 19. gada 20. septembrī. Latvijas valsti Skalba redz kā demokrātisku un uz Eiropu tendē. Mazajās piezīmēs viņš runā par jauno Eiropu, kurā bez Latvijas ietilpina arī Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju un Ukrainu. Tās ir jaunās valstis, kurām jāatrod vietu uz vecās Eiropas kartas, kuru Skalbas vārdiem runājot, reiz vajag par jaunu zīmēt.
Mazās piezīmes ir izteikti piesātināts ar dažādiem valsts uzbūves jautājumiem. Šķiet, ka Skalbe jūtas arī nepieciešamību definēt, vai vismaz mēģināt definēt Latvijas valsts ētiskos un morāls principus. Ne tik pretenziozā veidā, kā, piemēram, tas raksturīgs Edvards un Virza, bet gan mākslinieciski vieglā cilvēkam varmācīgi neuzspiestā veidā. Būdams patriots, Skalbe nepārtot par šovinistu, kas noniecina citu tautu un kultūru sasniegumus, bet tajā pašā laikā asi vēršas pret vāciešu un bolševiku karaspēkiem, arī pret sociāldemokrātiem, ar kuru polemika ir Skalbam aktuāli arī pēc Latvijas dibināšanas. Tagad izpostītās Latvijas un vispirms intonācijas salīdzinājuma, manuprāt, ļoti der pirmie teikumi no diviem dažādiem darbiem, no Skalbas mazajām piezīmēm un no Edvarda Virzas izpostītās Latvijas, par kuru es tūlīt runāšu, manuprāt, ļoti labi var just, ja no šiem ierakvārdiem tās dažādās intonācijas, kas cēskāro šos divus atšķirīgos darbus, proti Skalba raksta. Jauns laiks ir, un mēs gribam runāt. Un tajā pašā laikā gadu vēlākajam vajag. Virza raksta, nav stāsta skumjāka, kā stāsta par Latviju, ko atstāt no draugiem un uzvarēt no ienaidniekiem, izpostīt un gandrīz bez dzīvības guļ pie pasaules lielceļa, kas iet no vakariem. Tā teiks. Izpostītā Latvija pirmo reizi publicēta 1918. gadā. Tā ir apcere, kurā aplūkota vācu iebrukumu un Krievu karaspēka atkāpšanās nodarītie postījumi Kurzemē 15. gada vasarā un Vidzemē 17. gada rudenī. Apcerē konkrēts uzdevums – informēt par kara šausmām Latvijas teritorijā, par latviešu karavīru nenovērtēto varonību un Krievu un vācu armiju necilvēcīgo rīcību kara darbības skartajās teritorijās. Virza šo darbu iztulko arī franču valodā un acīm redzot piesaistīt iespējami lielāku uzmanību. Savā izteiksmē Virza ir kaismīgs un postījumus apraksta piedāvājot spilti vizualizētas brīžiem pat ekspresionistiskas ainas. Piemēram, raksturojot kurzemnieku došanos bēgļu gaitās 15. gada rudenī, Virza raksta sekojoši. Daudzus vilka atkal atpakaļ uz Kurzemi. Zagdamies, paslapus pa naktīti, viņi nogāja līdz tai vietai, kur beidzās meža un sākās Kurzemes līdzenums. Un kokos iekāpuši ilgi skatījās uz Kurzemes pusi, kur bija tukša un klusa. Par viņu staigāja tikai saule, sajaudama savu gaismu ar drugu dzeltenumu, kuras jau sen gaidīja pļāvēs. Bet vārpus noliecās ar vienu zemāku un lūza nost. Brīžam caur visu Kurzemi gāja noslēpumaini čukstēšana. Tā bija graudu biešana, kad vējšāmiem viļņiem gulta laukiem pāri, kad pienāca rudens un lapas sāka vīst, Kurzemi izskatījās kā liesmu apniekta. Citāta beigas. Te jāpaskaidro, ka 15. gadā Kurzemē raža bijusi īpaši laba, un latviešu zemnieki pamatot mājas tika atrauti ne tikai no līdzinājām dzīvēm, bet arī no savu darbu nestajiem augiem. Izpostītajā Latvijā Virza uzskaita kara postījumus, daudz kritušo bēgļu, nodedzinātu māju un izpostītu lauku, bet ir viennozīmīgs tajā, ka tauta nav salauzta. Rakstnieks cildina latviešu karavīru drosmi, asi kritizējot neapdomīgo un nemākulīgo Krievu armijas vadību, piemēram, par Ņāvas salas atdošanu vāciešiem. Savukārt tos latviešu strēlniekus, kas pārtop sarkanajos un bolševiku pusē dodas cīnīties uz Krieviju, Virza atklāti nolāta, sakot, citēju. Viņi nepiedara ne pie kādas nācijas, viņus iemīst viņu tēru un mātes, un Latvija viņus negaida atnākam atpakaļ. Atšķirībā no Skalbes, Virza ir pārspīlēta pretvācisks, brīžiem šovinistisks un vācu kultūru dēvē par barbarismu. Blakus viņu, kas ir vācu pārlieku kultūras dzīvē, trūlai un neapgarotai mākslai, apgalvo Virza, atcerās latviešu mākslu un zeļu, kurās tautas dvēseles spoguļojās kā skaidrā avotā. Jau vakardienas konferencē tika gana daudz izrunāts par pretvācu noskaņojumu, arī Sigita Kušnere pat minēja par to, ka Virzas māte gāja bojā 15. gadā arī no vāciešu lodes, iespējams arī tas kaut kādā ziņā ietekmē šo
pretvācu noskaņojumu virzas kā autora gadījumā, bet es gribētu atsaukties uz Daci Lūsi, kas savā grāmatā Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas, analizējot latviešu rakstnieku pozīciju Pirmajā pasaules karā, viņa tādu jēdzienu, kā vispārējo kolektīvo psiholozi, milzīgu pretvācu noskaņojumu un tā propagandēšanu, kā tas ir redzams no izpostītās Latvijas teksta, ļāvās arī Edvards Virza. Izpostītās Latvijas autors viennozīmīgi iestājas par neatkarīgu Latvijas valsti, uzskatot, ka, citēju, prasība pēc neatkarīgās Latvijas kļuvusi par visas tautas kustību, un izpostītā Latvija veidojas no jauna kā Latvijas valsts. Citāta beidzas. Un tagad par brigadieres Zels Dūli, tas ir 21. gads. Šis vārds viņš gan nav 21. gada izdevums, tas ir 1968. gada rindā izdotās grāmatas. Vāciņš. Anna Brigadēra Pirmā pasaules kara laikā ir uzturējusies Maskavā, bet Rīgā atgriezusies 17. gada maijā, kad un kur arī sākas Zels Dūles vēstījums. Rakstniece apraksta Rīgas gaisotni pirms vācu ienākšanas 17. gada 3. septembrī un visu vācu laiku līdz pat 18. gada beigām. Darba apakšviesraksts ir 1917. un 1918. gada piezīmes. Tas ir mazākā mērā par Pirmo pasaules karu latviešu likteņiem vispār vai topošās Latvijas valsts ideāliem, kā tas ir piemēram Skalpas piezīmēs, un lielākā mērā par latviešu dzīvi vāciešu immuntajā Rīgā, autors norādītajās laika robežās. Interesanti, ka Brigadēra daudz izteiktāk runā no es pozīcijas, kamēr Virza un Skalbe no pēdiņās mūsu skatu punktu, ja no mēs pozīcijas. Lai gan savā attieksmē Brigadēra ir izteikti pretvāciska, Zels Dūli nevar nosaukt par pretvācu noskaņojumu caurstrāvotu darbu tādā ziņā, ka autori nemēģina pastiprināt noniecināt vāciešus, nedarbojas kā pretvācu aģitātors, ko izpostītās Latvijas sakarā var piedēvēt Virzam, bet gan vienkārši apraksta vāciešu nodarījumus un nepatika pret vācu armijas spēkiem rodas kā dabiska reakcija uz viņa darbiem un paziņojumiem. Tā Brigadēra apraksta vācu kareivju nelietības, bada pārņemto Rīgu, latviešu iedzīves izlaupīšanu un aizvešanu. Tajā pašā laikā vācu propagandai atklāt vēstot, piemēram, sekojošo citēju. Latvieši kā tauti ir jānomāc, vispirms to atšķirot no inteliģences, kura tumpīga un sapūda tautu. Inteliģence jāatņem eksistences iespējamība dzimtenē, un tiem, kas no dzimtenes emigrējuši, jānoliedz atgriezties. Pārvācošanai jānotiek sistemātiski un ātri, un tā tālāk, tas ir visā plaša izvēsts. Tātad Zels Dūle ir mazākā mērā tieši autors vērtējumu pieraksts un vairāk vērojuma pieraksts. Izsmaļoši Brigadēras atraksts par dezinformācijas izplatīšanos uzbūvu, kad par latviešiem nozīmīgiem kara notikumiem presa un oficiāla informācijas avotu klusē, bet ziņas izplatās vienu balvu līmenī. Būs viens citāts, citēju. Mēs esam gūstā, garīgs mēnums un tumsa. Vācu skaļajai valodai uz mūsu jautājumiem nav nevienas atbildes. Vācu presē nevienu vārdu nepieņem, ka Latvijā dzīvo arī latvieši. Citātējas. Tātad informācijas telpa vācu immuntajā Rīgā ir pretunu, balvu un neskaidrību pilnu. Grāmatas noslēgumā, kas ir 18. gada piezīmes, Brigadēra apraksta, piemēram, to, ka Rīgas ielās plīst pauks par to, ka vācieši praktiski karā uzvarējuši un ir jauzušies Maskavā bez mazai. Tajā pašā laikā par to, ka Vācija pilnīgi sagrauta un karā zaudējusi. Līdz ar to tā informācijas telpa ir absolūti neskaidra, pretruna un balma pilna. Zels Dūlē ir manām arī kāda pazīme, kas nebija klātesoša ne Skalbes, ne Virzas, ne pat aplūkotajos darbos. Proti autors savu veidu antisemītisks noskaņojums. Brigadēra vaino ebrejus matkārībā un peļņu izgūšanā, dažādās spekulācijās Piersons joslā. Salīdzina viņus ar pirmajiem vērādītājiem, kas norāda uz kuru pusi sveras varas kausi.
Atrakstot ebreju iedzīvu un uzvedību, negatīvs un nosodošs autors noskaņojums ir nepārprotams. Grāmatas formātā Dzelzs dūri pirmā reize izdota 1921. gadā, kas nozīmē, ka brigadierei ir bijis laiks savu piezīmju izskatīšanai, rediģēšanai un pārdomāšanai, kas daudz ierobežotāk darīts mazo piezīmju un izpostītās Latvijas gadījumā. Šie divi darbi rakstīti un publicēti tiešām aprakstīto notikumu klātbūtnē. Un noslēgumā pirms pāriešanas pie vairākiem vispārinājumiem pāris vārdi par autoru definēto, par autoru definēto žanru un vēstījumu īpatnībām. Lai gan visi trīs ir publicistikas darbi, Skābe raksta visu no lakoniskas piezīmes. Virza raksta apceri, savu veidu tēlājumu ziņojumu, bet brigadē, lai gan Dzelzs dūri pati piesaka kā piezīmes, tās drīzāk rada vienotu, pārdomātu un chronoloģisku vēstījumu, kurā darbība risinās skaidri pieteiktā laikā un telpā. Tātad, lai arī visu nu pat aplūkotie darbi pieskaitām pie publicistikas, tie ir savā uzbūvē stipri atšķirīgi. Iespējams, lai labāk tos analizētu, tie būtu jāaplūko drīzāk katra autora daļās kontekstā, jo grāmatu formātā publicētie latviešu pirmā pasaules kara laikā radītie publicistikas darbi ir pārāk specifiska un kvantitatīvi neliela parādība, lai to varētu atrakstīt un definēt kā vienotu veselu. Pievēršoties kopsakarībām, jāsaka, ka priekšstats par Pirmo pasaules karu aplūkotajos publicistikas darbos ir ļoti apturens. Darba autori nemēģina analizēt spēku sadursmes pasaules vai Eiropas līmenī, bet koncentrējas ap Latvijas teritoriju, notikumus tur pārējā Eiropā, uzskatot vien par impulsiem tam, kas notiek šeit, Latvijā. Autoru refleksijas, apskatot karā iesaistīto spēku sadursmes globālā līmenī, šajos darbos nav saskatāmas. Līdz ar to pierādās vakardienas pirmajā sēdē izteiktā doma, ka, ja Rietuma Eiropas pieredze ir impēriju cīņa, tad Austruma Eiropas pieredze ir cīņa par valstu neatkarībām. Aplūkotajos darbos jau uz tiem skatās kā uz savu veidu Pirmā pasaules kara analīzi. Impērija cīņā vērība netiek ievērsta gandrīz it nemaz. Viss ir ap Latvijas neatkarību. Skābe mazajās piezīmēs tikai vienreiz piemin notiekošo kā globālu procesu, dēvējot Pirmo pasaules karu par lielo pasaules karu, kas pēc viņa domām ir nekas cits kā cīņa pret vācu absolūtismu. Virza savukārt izpostītās Latvijas noslēgumā raksta, citēju, notiekas liela vēsturisko deklarāciju maiņa, kuras sekas vēl nav paredzams, jo visas jūras vēl bango un visi apvērkšņi ar pilnu sadrakātu un aizbēgušo kuģu citātēļus. Arī brigadē nesniedz globālu notikumu analīzi. Aplūkotos publicistikas darbus vien arī tas, ka tajos visai maz analizētu Latvijas teritorijā esošie konkrētie kara notikuma virzītāji, izņemot latviešus. Autoru redzējumā karo vācieši, krievi, angļi, sabiedrotie un tā tālāk. Bet to, kas šiem spēkiem dod pavēles, kāda ir kara gaitas taktiskā pusi, autora apskata ļoti puspusē. Un visbeidzot, visus aplūkotos darbus vienotu autora attieksmi tādos jautājumos, kā par Latvijas neatkarību, par Latvijas tautas saviedētību, pret vāciešiem un pret bolševikiem ar piebildi, ka pretvācisks noskaņojums šajā pārējais ir dominējošais. Paldies jums par uzmanību. Man ir jautājums, vai jums esat salīdzinājis vienkārši interesi pēc šos darbus ar Jāni Zāliņš, kas bija pirmā pagaidu valdības karnīgus, ar tā darbu, kas ir krievu valodā, izpostītā veidā. Nē, diemžēl neesmu. Es jums to ieteiktu, un tad arī jūs redzētu, ka virzes teiktais ir vēl maitēts, jo tas ir ar skaidrību parādīts vairāk nekā. Vai tieši par viņam pretvācisko noskaņojumu? Jā, arī par pretvācisko noskaņojumu. Savukārt vēl gribu piebilst, ka izpostītā Latvija ir Nacionālās padomjas pasniedzīts darbs un arī tulkojums ir Nacionālās
jāvērš šajā kontekstā, ka tur nav plašāka šitā apstākļu un visa pārējo analīze. Sieviešu cilvēks, viņa dažus karavīrus un virsnieks un varbūt pazina, bet par to, kāda tur ir stratēģija, taktika un mērķi, Dieva dēļ, ko mēs šodien saprotam. Kādā gadījumā nenosūtu, nekritizēju, analizēt. Nevienam no viņiem jau nebija pieejams, jo tie karavīri jau nestāstīja to stratēģiju. Pat tad viņi viens staigāja līdz rakstot savus korespondentus karavīri. Viņš aizgāja pat uz štabiem, bet viņi jau nestāstīja. Tas ir kara likusību stāsts, ka nedrīkst stāstīt. Un skats, ka viņi nezināja, Nebija noformulējis pietiekami precīzi, pietiekami to, ka pēc vienas gadījumā tas ir vairāk tēlojums. Šis ar maz pievērš kaut vai oficiāli zināmās karadarbības notikumu atspoguļošanas mērķis. Bet tur jau ir vēl viena nianse, jo faktiski, cik es tā pārskatīju, teiksim, dzimtenes vēstnes vai kur tur ir milzīgas sleģes par to, kas notiek tur Beļģijā, kas notiek Francijā, un es domāju, ja tu cilvēks lasi, tad tu to izlasi, kāda tam vairs jēga, ka virza rakstu. Jā, tad jau tur ir tā lieta, šobrīd arī tās informācijas ir tik daudz, ka no tās neko nevar saprast. Es saprotu to, ka konkrētos aplūkītajos darbos šie rakstnieki vienkārši to analīzi neveiks. Es nenosūtu, bet pregadēju vasarī 22, bet, protams, skaldi. Skaldi ir fantastiski, jo es, kā saka, ja es drīkstētu ieteikt, tad es pie skaldes tomēr gribētu iesākt kaut vai ar puslapas pusi par šīm kara gleznām, par to viņu komandējumu Polijā. Jo tad, kad es izlasīju, kā viņš tur apraksta to līķu pārapbedīšanu, ar to maigi sakot naturalistisko aprakstu, ar tiem papēžiem un ģīmiem un ar to, es atvainojos, līķi, kuram, kā saka, līķis jau ir gandrīz pazudis, bet smukie pazolētie zābaciņi vēl ar viņu turpat stāv, tad man bija tā, ka man šermuļi gāja pa kauliem. Un faktiski tas ir ārkārtīgi svarīgi, es domāju, jo skalbes attieksme pret karu par tiem pāris gadiem. Faktiski tur ir kaut kas ļoti izmainījies. Es neesmu to pētījis, es neesmu literatūra vēsturnieks. Bet, tas tā. Vēl kāds jautājums? Paldies referentiem, komentāriem. Vienu pauzi un nākamās skatījos. Viņš bija pierams jābūt Olga. Jā, viņa samērīja. Bet tu man viņam ir daudz labāk. Ziemā viņam bija ļoti smagi. Viņš kaut kas, viņš teica, viņš kaut kā bišķi sašvakojas, bet kas man labāk. Viņam bija maisiet, bija Tieši tā teica, vakarā tā vērta. Nebija skatīt. Protams, pārtraukums mazais. Tās mazas balss, man vienā brīdī likās darīšanas, es tevi man nepēc vajadzēs tā.
Nesmēja mani tauta meita. Tas bija pilnīgi no sirds. Aizrīgos un iedrīz aptēm. Man nē, man liekas atrast, ka tu vienkārši pa daudz smēķēju. Vānas tā tik teikt, kāda tu brūna, es redzēju tavu foto. Mazliet izģērbtāk nekā tu tagad esi kā brūna. Jā, tas bija jāsaka, es domāju. Bija arī citas ir. Šis man liekas ir iespārts. Kur ir iespārts? Labākā vieta, kā runāt nopērni.
that or should just open Сколько?